Sveiks! Es esmu Edgars Labans, un mēs atrodamies Materiālu un konstrukciju institūta mehānisko pārbaužu laboratorijā. Šajā laboratorijā mēs pārbaudām, cik lielu slodzi spēj izturēt konstrukcija un kādas ir materiāla mehāniskās īpašības. To mēs darām, izmantojot iekārtas, kas ir apkārt. Lielā iekārta spēj sastiept vai saspiest paraugu ar 250 tonnām. Tas ir ļoti labi, ja paraugs liels, bet nepietiekoši precīzi, ja mums jātestē mazs paraugs, tāpēc maziem paraugiem ir mazākas iekārtas. Zinot materiāla mehāniskās īpašības, tādas kā stiprība un elastības modulis, mēs varam projektēt drošas un izturīgas konstrukcijas būvniecībā, aviācijā un transporta industrijā. Uzprojektēt makaronu tiltu ir vienkārši. Ir vajadzīgas tikai rokas, līmes pistole un makaroni. Taču šai problēmai var pieiet arī no inženiertehniskās puses. Ir iespējams aprēķināt spriegumus saitais un atgāžņos un tādā veidā sarēķināt, cik daudz makaronu ir vajadzīgs, lai šos spriegumus izturētu. Šādā veidā iespējams sasniegt vislielāko slodzi un vislabākos rezultātus, taču pastāv ļoti liela iespēja, ka vislabākais aprēķins nebūs tik efektīvs dēļ tā, ka konstrukcija tiks izveidota nekvalitatīvi un slodzes pārdalīsies neviendabīgi. Nav viens labākās receptes, kā uzsaistīt stiprāko tiltu, jo tas atkarīgs no daudziem faktoriem, kā piemēram izgatavošanas kvalitātes, materiāla īpašībām, konstrukcijas tipa, taču ir viena lieta, kas ir svarīga un kas jāatcerās, ka precīza izgatavošana jebkurā gadījumā ļauj sasniegt visaugstāko rezultātu, neatkarīgi no pārējiem faktoriem.